tāds jautājums, ja? Kāpēc mēs mīlam klasiku? Kāpēc es mīlu klasiku? Kāpēc Saeimas priekšsēdētāji mīl klasiku? Ziniet, klasikā ir tāda paliekoša vērtība, jo nekas jau no tām grieķu traģēdiju laikiem nav izdomāts jauns. Šie mīlas trīsstūri ir un būs. Un es gribu teikt tā, ka mēs katrs šeit no skatītājiem esam atnākuši ieraudzīt savu Annu Kareņinu, savu Bronski, savu Kareņinu. Un mums vienmēr ir kaut kādi priekšstati, un katrs jauns ieskatījums mums šos priekšstatus sagrauj. Ir kaut kas jauns. Un es gribu pateikt paldies pilnīgi visiem, šodien šī sajūta bija. Bija kaut kas jauns. Šo 3 cilvēku attiecībās, un es vēl vairāk gribētu teikt, otrā plāna likteni attiecībās, ko parasti neuzsver, jo parasti mēs redzam tikai Annu Kareņinu. Un par to paldies visam aktieru kolektīvam. Bet, kas attiecas uz Gruzdovu, es gribu teikt pilnīgi skaidri. Protams, es zinu, man pēdējā Anna Kareņina, kas ļoti patīk, bija Eikman. Tagad šodien man patīk Gruzdova Anna Kareņina. Bet ir viens moments, ko es tomēr gribu atgādināt. Ziniet, es vienreiz dzirdēju Billu Clintonu. Viņš iznāca tādas pašas zolītas sabiedrības priekšā un teica, gluži vienkārši vārds. Ziniet, man vakar bija jāpavada visa nakts ar valsts sekretāru. Un tieši tas ir tas, kas šodien parādās, ja, kad paldies Gruzdovkungs, ka jūs spējat radīt un dzīvot kopā ar Kalnās lomas tēlotāju. Tas nav nacionālais, jūs ir par Clintonu, jūs neaplaudējāt, bet par Gruzdovu, jā? Un es gribu teikt to, lai būtu vēl kāda klasikas uzdevuma šai teātrī. Jo klasika ir tā, ko mēs mīlam, kur mēs redzam šīs nianses, jau, kur dēļ mēs nākam uz teātri. Jūs piekritīsiet? Jā. Ir skaidri nākošu uzdevumu.